Esiet sveicināti jubilejas Ziņģē. Ziņģē 20 gadi. Nu, es domāju, ka priekš tāda pasākuma kā Ziņģe, tā ir tomēr tāda diezgan nozīmīga jubileja, vai ne? Ka mēs 20 gadus vēl izlaidiet to Covid laiku laukā, ja būtu vēl vairāk, jā? Bet, mīļie, apsveicu visus, apsveicu tos, kas ir katru gadu braukuši jau vēl no tiem laikiem, kad Ziņģe nebija Viļānos. Un arī tos, kas šogad ir sadūšojušies, izlasījuši kaut kur un atbraukuši pie mums ciemos uz mūsu jubilejas reizi, arī padziedāt, paklausīties, varbūt uzdzirdēt kādu jauku melodiju, ko arī pēc tam gribēsies pašiem iemācīties, jo mēdz tā arī būt, ka iepatīks kāda Ziņģe, un tad var sarunāt, un tad var aizbraukt ciemos atkal kaut kur, uz kaut kurieni un jauki, vispār ļoti jauki. Jūs esat paši jaukākie, mīļākie cilvēki, tie, kam patīk dziesmas un tie, kam patīk dziedāt un muzicēt. Tā ka sveiciens vēlreiz. Aplausi mums visiem. Bērnībā mēs ātrāk gribam izaugt lieli un ar nepacietību gaidām pilngadību. Jaunībā svinam pusapaļas, bet brieduma gados jau apaļas jubilejas. Laiks un gadi iet, bet sirdī vēlme satikties paliek. Un šodien šis ir stāsts par Ziņģi. Tas ir stāsts par Ziņģi, stāstniekiem, draudzību, kopā būšanu un jauki pavadītu laiku. Jā, kā jau es teicu, 20. reizi. Un pirmo reizi Ziņģe notika, 2003. gadā, tātad Barkavas kultūras namā, un no Viļānos ir no 2011. gada. Kā jau es teicu, tradicionāls pasākums kļuvis, un vēlreiz visus sveicu. Kas tad ir Ziņģe? Mūsdienās sabiedrībā par folkloru dominē priekšstats, ka to zina un dzied tikai vecākās paudzes cilvēki. Taču tieši Ziņģes izjauc šo priekšstatu, jo Ziņģes ir populāras dziesmas vai pat autoru dziesmas, ko izpilda mājas godos vai pasākumos. Jā, šogad Ziņģē nav starptautisks mērogs, bet ir bijis. Ir bijuši mūsu lietuvieši, igauņi, man liekas, kaut kad, vai tas bija muzikantos, kad bija no Baltkrievijas, vēl no kaut kurienes, bet tas varbūt bija muzikantu svētkos, jo paralēli mums arī tādi bija mūsu brīvdabas estrādē. Tādēļ riktīgi neatcerēšos pateikt, bet lietuvieši un igauņi arī šogad tika aicināti, bet kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ nav atbraukuši. Vispār šogad bija pieteikušies 20 kolektīvi ziņģētāji, bet beigās ir 16. Jā. Un tātad šodien piedalīsies Ziņģē 14 ziņģētāju grupas, kuras izpildīs skaistākās dziesmas no sava repertuāra un dziesmu kladēm, kā arī 2 stāstnieki stāstīs jautrus un neparastus stāstus par dzīvi.